Kas tur ir? Ko? Kas? Es lieku brīlis vispār liekas, ka baigi tumši. Mums tomēr ierbīt lielo gaismu. Ko sveiciens visiem mīļie draugi, sveiciens mūsu atbalstītājiem Kanādā, Amerikā, Austrijā, Jaunzelandē. Atbīdās kadrs. Piebīdās klāt. Tas televizors tur kaut kā stulbs tā. Jā, mīļie draugi, sveiciens, jā, tiešām visiem, kas raksta šodien no Holandes, no Austrijas, no Amerikas, visi grib, lai sūta viņiem jauno grāmatu. Aicinu mūs dzīvot pie sevis. Šodien bija 5 uzaicinājumi dzīvot no Norvēģijas. Čau visiem, kas sūta sirsnīgas, kas sūta mums laikus. Un tā, aiz muguras tagad iet mūsu raidījuma šovu pēdējā sērija, kur mēs piedalījāmies ar Lienu. To mēs arī simboliski parunāsim. Bet pats galvenais, ko es pašā sākumā gribu pateikt, mums ar Lienu šodien ir svētki. Mēs šodien esam kopā 5 mēnešus. Mēs iepazināmies 8. novembrī. Un 4,5 mēnešus no tiem mēs esam kopā pilnīgi katru dienu no rīta līdz vakaram. Tāpēc, ka mēs esam faktiski bezdarbnieki. Tu vēl esi zem bāriņtiesas pārbaudas laikā šobrīd atrodies. Tā izrādās, ko es nezināju. Okay. Lienu vēro bāriņtiesa, viņa ir pārbaudas laiks, tāpēc šodien nekāds šitais te nebūs. Nekāds ārprāts un erotika un tādā garā. Nu jā, vienmēr sakot, pats pirmais tās apsveiciet mūs sakarā ar to, ka mēs esam kopā 5 mēnešu bučiņi. Nu, laiks bijis nenormāli interesants. Es domāju, ka ret kurš pāris. Es domāju, ka neviens nav izgājis caur tam, kam izgājām mēs šito, teiksim tā, pēdējo 4 mēnešu laikā. Es domāju, ka Latvijā nav neviena tāda pāri, kas būtu kaut kam tādam izgājis cauri. Kad mēs satikāmies, mēs nekad nenojautām, ka mēs kaut kam tādam iesim cauri, ka būs kaut kāds seriāls, ka būs kaut kādi virsraksti, kaut kādi portāli, kaut kādi heiteri, kaut kādi laveri, kaut kāds ārprāts, ka filmēs seriāli pa mums, mēs brauksim ar Itālijām un ņemsimies un būsim policijās un tā tālāk un tā tālāk. Ko? Saka, nevajag? Nevajag, redz labi. Es nezinu, citas lēvas mums būs ilgs, tāpēc, ka es domāju, rubīt ārā šo te uzlikt uz kaut kādu pauzi, ne? Anģelika. Visiem paldies liels. Tā, es pastādu klusāk, ja? Jā, es lietas vispār skaņu ārā. Es lietas skaņu ārā. Nu jā, varbūt uz pauzi uzliekam. Lai iet, ne? Kā jūs gribat uz pauzi vai lai iet? Jā. Nu vienmēr sakot tā, tas ir viens. Numur 2, kas obligāti ir jāpasaka, ir tas, ka es nospēlēšu ģitāru visiem, kas man atsūtīja naudu un pasūtīja dziesmas. Pagājuši pēdien tas neaizdevās, tiešām nenormāls aizņemtības dēļ, nebija vispār laivas un tā. Tā ir otra lieta, kas ir obligāti jāpasaka. Nu, un trešā lieta ir tā, ka šodien bija liels notikums. Šodien notika manas grāmatas, padod man lūdzu manu grāmatu. Manas jaunās grāmatas, Andris Kivičs, it kā tu kaut ko zinātu, tāda kā tikšanās ar lasītājiem. Es šodien 5 dienā Dzirnavu ielā 73 sniedzu autogrāfus cilvēkiem, kas bija atnākuši. Paldies visiem, kas bija atnākuši. Paldies visiem žurnālistiem, kas pievērs uzmanību šim notikumam. Un tā, esmu arī lasījis vienu recenziju šorīt no rīta, kaut kādā mistiskā portālā, nav svarīgi, bet viena recenzija ir, un tajā recenzijā bija rakstīts tas, tur meitene vai Džeks bija rakstījis, ka šīs 2 stundas no viņas dzīves neviens viņai vairāk neatdos, ko viņa ir iztērējusi, izlasot Andra Kiviča grāmatu. Nu, zemteksts, protams, ir tāds, ka viņa gatavojās kaut kādā dziļai literatūrai, bet tas, ko gribu pateikt, tāds arī bija mans mērķis. Lai grāmatu var izlasīt 2 stundās, lai viņu var aprīt vienā vakarā. Es rakstu vieglā valodā, raitā valodā, interesanti, un personīgi man visvairāk pašu aizraujuši grāmatas, kas ir rakstīts interesanti, lai es viņas ātri varu izlasīt, par ko tur ir runa. Un
Tādā garā. Es nekad nebūšu Paulo Coelho, es nebūšu Marks Tvens vai Levs Tolstojs, tas ir pilnīgi skaidrs. Es rakstu par savu dzīvi, rakstu atklāti, un ko es ļoti vēlos. Lūdzu, novērtējiet to, ka es grāmatā esmu pilnīgi godīgs un atklāts. Es neesmu samelojis tur nevienu vārdu, nekas nav izpišķots, izdomāts, piedomāts, lai tik būtu kaut kas foršāk un tā. Nedaudz par grāmatas saturu, jo tagad tā grāmata ir iznākusi, un, protams, es atkal atklāt to pateikšu, man viņa kaut kādā veidā ir jāpārdod. Jums! Man gribētos, lai es viņu izdzētu. Grāmata nav baigi biezā, tāda. Viņa ir 158 lapas puses. Kāpēc 158 lapas puses? Atkal es jau dzirdēju pārmetumus. Kas tas 158 lapas puses, kas tā par grāmatu? Es atklāju to grāmatu rakstīju uz datora 16 burtiem, un tagad es biju rakstījis 96 lapas, es reāli sapratu, man vairāk tiešām nav ko teikt. Un tanī brīdī es beidzu rakstīt un sāku atlasīt bildes grāmatai. Un man nelikās, ka būtu pareizi reāli piedzemdēt vēl kaut kādas 30, 40 vai 50 lapas klāt. Grāmatu es rakstīju pats, un viņa ir tieši tik bieza, ka viņai jābūt. Ko vēl es gribētu jums pateikt? To, ka es ļoti labi saprotu, ka man ir grūti uztvert kā rakstnieku. Tāpēc, ka esmu bijis profesionāls basketbolists, esmu bijis profesionāls mūziķis, profesionāls žurnālists, esmu darbojies samērā nopietni pirmsvēlēšanu laikā arī politikā. Esmu bijis arī valsts skatītākā realitātes šova dalībnieks, un es nolēmu otro reizi savā dzīvē izmēģināt roku rakstīšanā. Kāpēc? Tāpēc, ka man sagribējās. Un es arī jums iesaku, ja jums gribās dzīvē kaut ko darīt, ņemiet un dariet to. Ja jums gribās rakstīt grāmatu par savu dzīvi, ņemiet un uzrakstiet. Kad jūs vēl viņu rakstīsiet, ja ne savas dzīves laikā? Pareizi? Jā, pareizi tu saki. Bet grāmatas saturs ir svarīgs. Iziesim ātri cauri grāmatas saturam. Grāmatā ir 21 nodaļa. Varbūt Lienīte varētu nolasīt nodaļas nosaukumu, un es pēc tam varētu pastāstīt, par ko ir nodaļā. Jā. Apmēram. Priekšpār. Nē, to pēc tam. Jā. 5 centimetri no nāves. Jā, 5 centimetri no nāves, tā ir nodaļa, kurā es stāstu par to, kā man nosita vecrīgā uz ielas ar sitienu, ko es neredzēju, 6:00 no rīta, kā tas reāli bija. Tas bija diezgan šaušalīgs storijas, un es gribēju cilvēkiem padalīties. Ar asarām acīs dziedot par vectēvu Dubajā uz jumta. Jā, es biju Dubajā viesnīcā uz jumta akustisko ģitāru 14. gadā un dziedāju dziesmu par Latviju. Un reāli raudāju dziesmas laikā, jo dziesmā Latvija ir par manu veco tēvu, kurš, es domāju, ja viņš to redzētu, viņš būtu šokā, ka viņa mazdēls sēž Dubajā uz viesnīcas jumta un dzied šo dziesmu par Latviju. Tas arī bija emocionāli, tāpēc nolēmu to aprakstīt. Rampas uguns, augstskola ar 1000 lekcijām. Jā, Rāmas uguns reāli nebija 1000 raidījumi, bet tās bija tiešām tādas tā kā 1000 lekcijas. Katrā lekcijā es biju skolnieks, un katrā lekcijā pie maniem nāca skolotājs, kas tenī brīdī bija raidījuma viesis. Es runāju ar žurnālistiem, ar zinātniekiem, ar uzņēmējiem, ar māksliniekiem, mūziķiem, ar baletdejotājiem, ar profesionāliem sportistiem, gleznotājiem, visaugstākās raudas cilvēkiem no visas pasaules. Pie tam es atceros vadīju intervijas arī angļu valodā un krievu valodā stundas garumā, kas pie tam nebija intervijas, bet tās bija sarunas reāli. Līdz ar to es, pareicoties raidījumam Rāmas uguns, ieguvu erudīciju visplašākajās jomās. Man bija jāorientējās faktiski jebkurā dzīves jomā laikā, kad es vadīju šo raidījumu. Un jāsaka, ka ir zinām bagāži arī palikusi tās zināšanas, jo nekur nav palikuši. Nāca psihologi, ekstrasensi, narkologi un visu, ko viņi var iedomāties. Tā. Tālāk. Kur mēs palikām ekstrasensi un pesteļotāji. Jā, Rāmas ugunīs visskatītākie rādījumi bija ar ekstrasensiem. Daudziem cilvēkiem bija jautājums, kāpēc vajag rādījumā ekstrasensi. Un šī nodaļā par to ir pastāstīts. Tālāk par Jūliju Krūmiņu, sēžot slimnīcā. Jā, tur ir izstāstīts, kādas mums ir attiecības ar Jūliju Krūmiņu patiesībā, kā mēs iepazināmies, un tas arī bija ļoti interesanti viss. Kāpēc beidzās raidījums Rāmas uguns? Jā, kāpēc beidzās raidījums Rāmas uguns, pastāstīs, kāpēc viņš beidzās un tā. Jā. Kā mēs beidzot satikāmies ar kaimiņu Rāmas ugunīs un uzaicinājums pievienoties KPB? Jā, mēs ar Artus varējām satikties jau 2 reizes pirms tam, kad viņš man aicināja suņu būtu, bet es neaizgāju, ja man netika rādījuma formāts, kurā cilvēki tiek pazemot un kurā cilvēkiem netiek dots īsti vārds, lai viņi atbildētu, kurā viņi regulāri tiek pārtraukt un tā tālāk. Bet viņš izrādīja cieņu rādījumam Rāmas uguns un atnāca uz rādījumu Rāmas uguns. Protams, uzstāda uzreiz savus noteikumus, bet beigās mēs vienojāmies, ka mēs pusi uz pusi darīsim tajā rādījumā, ko grib viņš un ko grib es un tā. Jā, tālāk arī nodaļa par suņa būdu. Jā, tad arī par kad tu gāji politikā. Pirmā un pēdējā aģitācija uz ielas. Jā, pirms tam bija nodaļa, kā es gāju politikā. Tas ir reāli rēcīgs stāsts,
ko es domāju, ka vajadzētu izlasīt, un es varētu uzzināt, kā patiesībā notiek ieiešana politikā Latvijā. Tie, kas varbūt vēlās iet politikā, bet vēl viņā nav iegājuši, izlasot šo nodaļu, uzzinās, kā tas notiek, cik tas ir interesanti, arī, godīgi sakot, smieklīgi, un tā. Un nākšā nodaļa par to aģitāciju bija tāda, ka tagad bija pirmsvēlēšana laiks, bija reāli jāiet aģitēt. Un es ar bukletiem gāju uz ielām kopā ar pārējiem KPV Rīgas nodaļas dalībniekiem, mēs aģitējām uz ielām, un es arī gāju cilvēkiem klāt, un teicu, par valsti bez zagļiem un korupcijas, par valsti bez zagļiem un korupcijas, par valsti bez zagļiem un korupcijas. Un man cilvēki teica, bet Anģa, kurš tad Latvijā tad paliks dzīvot? Un tā. Jā, kurš paliks? Tad par individuālo kampaņu, kā aizmest miskastē. Nu jā, tur bija baigi smieklīgi. Es uztaisīju 2500 uzlīmes, kur ir par reālām pārmaiņām. Andris Kivičs. Man bija tāda drausmīga bārda, tāda vikinga bārda, uztaisījis tāds zils acis. Un es neizdalīju nevienu savu uzlīmi, jo man bija kauns iet cilvēkiem klāt, un viņas piedāvāja. Es pirmo reizi mūžā uzzināju, ka man ir kaut kāda tāda mazvērtības kompleksa, un es beigās 2500 uzlīmes izmetu miskastē. Traki, nu. Ja, nu, bet par to ir izstāstījis, tur ir interesanti. Pastāst pa vidu, kas te notiek? Kas te notiek? Šobrīd mēs apskatāmies, notiek Andra Kiviča grāmatas. It kā tu kaut ko zinātu, apskats, mēs ejam cauri nodaļām, lai cilvēkiem mēram būtu priekšstats, par ko tā grāmatā ir. Man šī grāmata ir jāpārdod, man pašam ir jāņem aktīvu dalības, izdomāju izmantot šo te Facebook tiešraidi pieslēgšanos, lai pastāstītu jums, kas tad tur diezknī grāmatā iekšā ir. Jā, tālāk. Pastāst par skandalozo dziesmu. Nu, varbūt es lasu vienkārši. Nu, jāsakot, es vienu rīt piecēlos un izdomāju uztaisīt dziesmu, kurā es beigās izdziedu KPV bankas kontu. Mēs tur dziedājām, mums nav Šlesera, mums nav Meronī, un arī Kremls nepalīdz. Un nodziedāju KPV bankas kontu, pilnīgi pieduroties. Un tas izraisīja atkal nenormālu ažiotāžu. Vispār visi piedūrieni beigās izrādās kaut kāds lielākais ārprāts. Ja tu mēģini cilvēkiem kaut ko pateikt nopietni, tas nekad neaizies. Pamēģini piedurties, uztaisīt kaut kādu totālu ko hohmu, un tas būs vienkārši ārprāts. Jā, turpat arī būs par pusē godīgo koncertu Rīgas kanālā. Jā, nu tāda mānīšanās bija, labi, bērni tālāk. Jā, kāds starp citu rakstījies, tikai uzmet aci par to, ka es lasīšu tādu, ja tur būs pikantas un visādas citādas bildītas. Tā. Kas mums notiek ar pikantām un citādām bildītēm? Vai mums te kaut kas tāds ir? Nu, nav nekas tāds. Nu, te ir tāda bildīta, viņi ir apgriezti tāda, tur nekā nav. Ir viena bilde, kas reāli pazud no man telefona. Un parādījās publiski. Nu, es visu to bildi zinu. Jā, bet viņa tādā tumsņā. Labi, nevajag daudz vērт. Bet, nu, bildes ir daudz. Jā. Grāmatā ir ļoti daudz screenshoti, izkropoti komentāri, kas man likās smieklīgi. Nu, es esmu atlasījis kopš politikas smieklīgākos komentārus salicis iekšā. Arī bildes, screenshotu bildes un vispār visu interesantāko, kas internetā notika, tas viss ir izgriezts un ielikts iekšā tekstā. Grāmata ir izklaidējoša satura. Es rakstīju grāmatu tā, lai viņa būtu lasāma viegli, lai viņa varētu izlasīt vienā vakarā, vieglā valodā un interesanti. Viņa ir izklaidējoša rakstura šī grāmata. Viņa nav domāta, tas nav tur, nezinu, kaut kāds tur reāli tiešām Paulo Coelho, kur no 16 punktiem savijās sižets kopā kaut kādā vienā sprādzienā, kur cilvēks ir gājis 2 gadus uz arhīviem pētīt, tur, piemēram, tā kā Da Vinci koda autors Denis Brauns, viņš kaut kāds 2,5 gadus pavadīja pētot Vatikānu. Jā. Un tādā garā, nu, šī grāmatā Vatikāns tiešām nav pētīts nevienu minūti. Un tālāk ir, kas patiesībā notika slavenajās kultūras debatēs. Jā, tas bija interesants moments. Piedalījos pirmsvēlēšanu laikā kultūras debatēs. Sapcīt, notiek Andra Kiviča grāmatas apskats, mēs ejam cauri nodaļām, bet slavenajās kultūras debatēs notika tas, ka Tu stāsties tāpēc? Jā, biju no partijas KPV. Partija KPV vispār neparedzēja kultūras ministriju. Bet tas netraucēja pieteikt mani kā kultūras ministra kandidātu LSM kultūras debatēs, kas ir, paradoks. Jā.
Vai ne? Nu, bet es aizgāju tam kultūras debatēm runāt par kultūru. Mans redzējums bija tāds, ka valstī ir jānosaka savas prioritātes, kas Latvijas gadījumā ir ģimene ar bērniem, kad ir bijis kaut kā uzreiz visbēg tumšais paliek. Jā, kas ir ģimene ar bērniem un māksliniekiem, izmantojot savu talantu, vajadzētu šīs vērtības atbalstīt. Teorētiski, vai ne? Nu, zālē neviens to īsti nesaprata. Nu, es arī ieminējos par genderismu, kad, piemēram, ja mūsu valsts vērtības ir pilna ģimene un tradicionāla ģimene, tad nevajadzētu pa valsts rādio pārāk tur, popularizēt feminismu un tādā garā, kas izpildījās zāles niec. Bet paradoks tāds, ka es nekad dzīvē neesmu gribējis būt par kultūras ministru un nekad mūžā tas pat nav apsvērts, ja? Bet visi to saprata tā. Tāpēc, ka cilvēki neklausās. Tas tajā nodaļā. Kas patiesībā notika vēlēšana naktī? Jā, par vēlēšanu nakti, kad es sapratu, kad man ir izsvītrojuši savējie. Kā es to sapratu, tas arī tur ir aprakstīts. Bet faktiski revolucionāri izsvītroja vienu no galvenajiem revolucionāriem paši. Un es sapratu politikā, ka ja tu esi, teiksim, domājošs, analizējošs, ar savu kaut kādu vārdu, ar savu kaut kādu jaudu, ar savu kaut kādu atbalstītāju loku, tad principā tu esi neizdevīgs pat paša partijai. Jā. Jā, tas ir, mēs redzam, kas ar Gobzemi notika. Tā kā, nu tā. Tālāk par Kiviču zeķubiksēs mēs sportā. Es beidzot gribēju pastāstīt, kāpēc esmu nofotografējies sieviešu apakšveļā. Ļoti daudz cilvēku nav sapratuši, ka tas bija sieviešu dienai veltīts prikola pasākums. Viņi domā, ka es ikdienā velku mugurā sieviešu drēbes un klusībā staigāju pa māju. Tādējādi izklaidējot, iespējams, tevi, sevi. Vairāk te nevienu nav. Nu, tad es uzstīju, kā tas vispār bija iespējams. Kā man reāli apčakarēja. Jā. Nu, tā nodaļa. Bēdīgā nodaļa, kāda būtu doncīta? Jā, es izstāstīju bēdīgā nodaļā. Man ir pāris pieredzes ar diezgan tādiem čaļiem, kurus esmu uzskatījis par tādiem tā kā draugiem, čomiem, tuviem, kas ir diezgan neģēlīgā veidā man iedūruši nons mugurā internetu vidē, un es gribēju pastāstīt, kā tas notiek, un vienkārši gribēju padalīties. Viena bēdīgā nodaļa, ok. Tālāk, visu man lasīt, garot, kā pareizi gulties tramvajas liedēm un dziedāt pilnā Skaidrs, ka mēs neesam lieni normāli. Nu, mēs neesam normāli, reāli neesam normāli. Kāpēc mēs neesam normāli? Kas ir normāls? Normāls ir tas, ko lielākā sabiedrības daļa atzīst par normu. Lielākā sabiedrības daļa neatzīst par normu to, kā mēs, piemēram, dzīvojam, ka mēs atļaujamies runāt brīvi, darīt to, ko vēlamies, likuma ietvaros. Vienkārši mīlēt viens otru, pie tam mēs neesam normāli, jo mums interesē, vai otram ir orgasms, piemēram. Mēs neesam normāli, jo mums interesē, kā otrs cilvēks patiesībā jūtās, vai viņš jūtās samīļots, vai viņš jūtās labi šī pasaulē, un tādā garā. Un līdz ar to arī man ir ļoti tāds diezgan traks dzīvesveids bijis vien brīdi savā dzīvē, kur esmu gulējis uz tramvajas sliedēm, esmu darījis tādus ārprātus. Nu, man gribēs, lai cilvēki izlasa. Bet vispār grāmata ir bīstama. Grāmata ir bīstama, jo grāmatā ir patiesība. Jā. Vai jūs esat gatavi sastapties ar patiesību par manu dzīvi, par patiesību politikā, par patiesību televīzijā, par patiesību, arī par patiesību, kā mums gāja ar Lienu patiesībā, pašā sākumā patiesībā, jo patiesībā tas diezgan patiesībā gāja patiesībā, ja? Un kā tas viss tā izvērtās, to jūs uzzināsiet izlasot šo grāmatu. Fotogrāfijas arī tur būs. Fotogrāfijas, es saku, grāmatā ir daudz fotogrāfijas, es tā varu tās, nezinu, tā pāršķistīt ar kaut kā, ko es varu parādīt, tur ir, piemēram, teiksim, grāmata, teksts kā teksts, jā, un tad tur pēkšņi kaut kāds virsraksts vai screenshoti vai komentāri smieklīgi, vai tur, piemēram, protams, kad interesantākā nodaļa ir par rekords slavenā bildi, kur augšā Latvijas valsts dibinātāji, tur Valdemārs, Barons un apakšā kaimiņš Kivičs Kambala. Mēs, protams, visi esam Alho reibumā, tur tas vēl nodaļa to, kā gātnī politikā. Jā, tālāk par to, ka brīnumi notiek. Brīnumi notiek, jā, es gribēju pastāstīt par vienu cilvēku, kurš, manuprāt, vienīgais Latvijā uzvedās kā īsts kristietis. Es nesaukšu viņu vārdā, bet es esmu tādu cilvēku saticis, vairāk nevienu īstu kristietis savā dzīvē saticis neesmu. Un tur stāsts par viņu. Jā, negatīvie komentāri, kā ir būt Andrim Kivičam? Jā, kā ir būt Andrim Kivičam? Ziniet, kā ir būt Andrim Kivičam? Jūs iekāpjat pilnā autobusā, jūs nevienu nepazīstat, jūs pazīst visi. Tagad jautājums, ko darīt tālāk, jā?
Bet Ānim Kivičam ir tā, ka tev pienāk 2 kretīni klāt veiklā, tu nevar viņiem momentāli dot pa tauri. Tev ir jādomā, kā tagad kaut ko izkombinēt, jo ja tu iedos pa tauri uzreiz momentāli. Viss taču zinās, kurš ir Kivičs, un kur viņu var atrast, un kā un tā tālāk. Ja tu esi nepazīstams toļīgs no Maskačkas, Ānim Kivičam būtu arī nenormāli cool, tāpēc, kad Ānim Kivičam uzmanību pievērš, un viņi mīl tik nenormāli skaista sievieti kā Liena Skulme. Ja? Un es gribu pateikt, es vispār nesaprotu, nu, labi, mēs satikāmies, bet kā var vispār, es būšu rupšs nedaudz drīkst, kā var padirst tik krūtu sievieti kā tu, un viņi var tikt tādam, Tas vislabākais, tu zini to? tādam vislabākajam džekam kā man. Vislabākais. Ne, labi, tas ir tā. Tieši tāpēc ir nodaļa Liena. Pēdējā nodaļa ir Liena, tā bija visgrūtākā nodaļa, bet visinteresantākā noteikti. Kā mums patiesībā gāja, kā mēs sagājām kopā un kas tam visam sekoja. Mēs sagājām kopā, mēs sapratām, ka mums dzīvē ir visādi gājis, un mēs nolēmām, uztaisam nevis eksperimentu, to tā nevarētu saukt, bet vai vienmēr sakam, ko mēs domājam, vai vienmēr daram to, ko mēs jūtam, nemelojam nekad viens otram, un vienmēr viens otram pastāstam, kā mēs jūtamies, ko mēs gribētu, piemēram, gultā, ko lai otrs dara, kā mēs jūtamies, dalīt ar savām sajūtām, vienmēr pastāstīt otram, kas mums ir uz sirds, un vienmēr ar sabiedrību runāt atklāti stāstīt, kā mēs jūtamies un domājam. Nu, un tad mēs to eksperimentu uztaisījām, un jūs paši zināt, kas no tā sanāca. No tā sanāca tas, ko jūs tur fonā tagad redzat. No tā beigās piedāvāja filmēt realitātes šovu, jo cilvēki jūs esat pilnīgi debīli. Jūs tiešām domājat teikt sabiedrībai to, ko jūs domājat? Vai ne? Neviens taču nesaka cilvēkiem to, ko viņš domā. Savukārt man tas vienmēr dzīvē licies pretdabiski. Jau kaut kādiem 24 gadiem, kad es iesaistījos Latvijas šovbiznesam, teicu, klausies, Āņš, šito žurnālistiem nesaka, jo tad būs sūdi. Ar to cilvēku nevajag runāt, bet vajag, tam cilvēkam vajag pateikt to, un tur nevajag teikt to, un tur nevajag darīt šito. Man tas likās tik nenormāli pretdabiski. Kāpēc? Kāpēc nevar tā kā, normāli? Tā ir iekārtot dzīve un pasauli, un sabiedrība vispār balstās tikai uz meliem un kompromisiem. Un es teicu, paga, es tam neticu. Esmu bijis Amerikā, esmu bijis citās valstīs, kur cilvēki tiešām ir viens par to atklāti, godīgi, un varbūt kaut kādos augstākajos līmeņos, kur ir lielākā nauda, viņiem ir tur, protams, jāflietē viens otram un kaut kā tur jāizliekās viens otru priekšā, bet es ticu, ka var dzīvot arī tā, Jā, tā. Tā kā grāmatiņa ir pieejama? Grāmata ir pieejama visās grāmatnīcās. Grāmatas cena ir 9,80, cik es zinu, gandrīz 10 eiro, 9,80. Un šodien parakstīju 20 grāmatas. 20 cilvēku mēram bija atnākuši ar savām grāmatņām viņas parakstīt. Tur vēl kādi 10 atnāca un iegādājās uz vietas tajā jomā uz grāmatapziņu visā Latvijā, Liepājā, Tukumā, Rēzeknē, visu kaut kur. Es priecāšos, jūs to grāmatu nopirksiet, jūs izlasīsiet vienā vakarā, un jums būs reāli interesanti, to es jums apsolu. Tādu baudu, kādu jūs gribat gūt Dostojevska grāmatām vai Ļeva Tolstoja grāmatām vai Remara grāmatām, visdrīzāk tādu baudu jūs nesaņemsiet, bet jūs saņemsiet normāli izklaidējošu literatūru. Ānis Kivičs, it kā tu kaut ko zināt, ar daudz bildēm no interneta, ar daudz screenshotiem no interneta, ar kaut kādiem izkropotiem, tur tādiem un šitādiem. Ko es vēl lai pasaku? Esmu tā nomuldējies, brāļi. Tu jau šodien vēl pa dienu Es vēl pa dienu muldu, runāju. Kas vēl ir interesants, ko cilvēki raksta? Cilvēki jautā, mēs lasam komentārus ar daudzām jautājumu zīmēm. Jā, kaut ko mēs skatāmies, bet nevar visu darīt vienlaicīgi, vai ne? Jā. Es iedomājos, kā varētu dabūt vēl tavu autogrāfu ierakstu grāmatā, varbūt kādā koncertā, ja kāds atnākt ar grāmatu. Tuvākie koncerti man ir Rīgas Klondajkā, es ievietošu eventu šovakar, un 13. datumā es būšu Liepājā Citāts klubs. Jā. Citāts klubs. Es nezinu, man var rakstīt Faceitī, mēģināt kaut kur noķert mani, un es to autogrāfu ierakstīšu, kur es dzīvoju, es, protams, neteikšu tur precīzi adresi, lai man sajūt, ka viss tā parās to zinu. Tā. Jā, par boksu cilvēkiem interesēs. Kur roka ir ģipsī. Katru dienu atrodas tāda mūsu tautas erudīta pārstāve, kas jautā man, kā es pamanos katru dienu pārlikt ģipsu uz otru roku. Es nogurstu to stāstīt, tad kaut kā varbūt pieņemiet to, ka man ir īpaši talants katru dienu pārlikt ģipsu. Tāpat kā grāmatai vāks.
Šeit jums viņš rāds otrādi. Jā, tā kā varbūt ģipsis otrā rokā un grāmatas nosaukums arī otrādi. Atbildi. Selfie kamerā filmējoties, viss izskatās otrādi. Jūs neticēsiet, bet šī ir labā roka. Bet ko es te taisnojos? Nevajag, pilnīgi nevajag. No tā, Daži cilvēki grāmatas nelasa. Tas gan ir skumīgi. Tas ir skumīgi. Patiesībā, ko mēs vēl gribējām pastāstīt? Cilvēki jautā, uzvēl kaut kāds jautājums. Acīm redzot, viņi nav redzējuši seriālu līdz galam. Jums ir iespēja paskatīties atkārtojumu. Ko jūs lietojat? Jautājums, ko jūs lietojat? Ko mēs lietojam? Tikko bijām uz Rimiņu, nopirkām sīļķu rolmupsīšu, nopirkām rupmaizi, nopirkām sautējumu, nopirkām arī vēl... Ko mēs nopirkām vēl? Gurķis, tomāts, redīs skrējumu nopirkām. Nopirkām divus, sen nebijām ēduši, divas augstās gaļas nopirkām. Atrad mums etiķi vakar mājās, mums ir etiķis. Es saprotu, ka augstā gaļa ir etiķi baigi labāk. Tā kā tā. Anģela jautā par mūsu biznesu. Jā, ar biznesu ir tā. Ar biznesu viss vienmēr sagot notiek. Rītdien sadiekamies ar galveno Džeku, kas Latvijā to biznesu attīsta. Un es esmu sasējvojis visas vēstules, kas no 21. mārta ir atnākušas no cilvēkiem. Un viņas visas ir vienā sakot apkopotas. Mēs dosim ziņu, un tas nav muldēšana, tas nav tā, ka mēs jums ķipa piezvanīsim. Mēs jums tiešām dosim ziņu, vienkārši mēs tikko bijām Itālijā, atbraucām mājās, te uzreiz sākās, te ir tas un tas un tas un tas, un jāpraksta grāmatas, un jāprezentē grāmata, un tā grāmata ir jāpārdod. Saprotiet, man viņa ir jāpārdod. Jums viņa ir jāizlas vienkārši. Saprotiet, jums nav, es neizlasīšu to grāmatu. Jūs staigāsiet pa pasauli, un jums būs tāda sajūta, it kā viss ir normāli. Bet kaut kas nav, kaut kas līdz galam nav, Un ziniet, kas tas ir, kas nav līdz galam? Jūs neesat izlasījuši to grāmatu. Jūs to grāmatu izlasīsiet, jūs sapratīsiet, bļāviens, kur ir tas, kas man pietrūk visu laiku. Un citu to meklē reliģijā, citu to meklē kaut kādās gadījuma sakaros, ja? Bet īstenībā jums nevajag ne gadījuma sakars, jums nevajag arī kaut kādas jaunas reliģijas, jums vajag vienkārši izlasīt šo grāmatu reāli. Jā, un cilvēki jautā, kams gāja ārzemēs, bet to jūs arī varat apskatīties seriālā. Visur ir mūsu bildītes izliktas, sekojiet Instagramā. Nu, uzrakstiet Googlē Kivičs skulma Itālijā, tur visas bildes ir. Jā. Neviens nejautā, kad būs seks. Pareizi, tu zini bāriņu tiesas uzraudzības. Nevar prasīt. Neviens jau nenodarbojas ar seksu, tāpat kā padomjas. Neviens nenodarbojas ar seksu. Arī par to nerunā. Es gribēju pateikt. Vienā sakot, tagad bija tā tas Vānas video. Vānas video bija 2 stundas garš. Un no 2 stundām kaut kādi maleči izgrieza kaut kādas tur, 5 vai 10 sekundes, kad es biju redzams kails. Jā. Es nenormāli gribu satikt to cilvēku, iepazīties ar viņu un uztaisīt kopā laivu. Kuram darīt nav? Nē, kurš no visām 2 stundām reāli to izgrieza un tā. Paldies par uzmanību. Jā. Jo viņš, tas cilvēks, viņš ar ko ir interesants. Viņš parādīja to, ka, visi zina, ka vīriešiem ir dzimuma locekļi, ja? Bet viņš parādīja to, ka tas ir gandrīz vai vienīgais, kas interesē mūsu sabiedrību. Tā pa īstam. Varbūt, ka tev vienīgi. Jā. Vienkārši es gribētu tiešām iepazīties šo cilvēku, tas ir tā. Ko es vēl varu pateikt? Mums būs laivas, kurā mēs runāsim par naudu un seksu un attiecībām. Tas būs ļoti nopietnas laivas, mēs viņam ļoti nopietni gatavosimies, izejot no šī laiva arī būs ļoti liels pienesums mūsu topošai grāmatai, kur mēs tagad rakstam ar Lienu kopā. Grāmata sauksies Es to mīlu vairāk nekā vakar, kur viena nodaļa rakstīs Liena, viena nodaļa es, viena Liena, viena es. Būs ļoti interesants darbs. Viņš nebūs tik izklaidējošs kā šī grāmata. Tā grāmata būs stipri nopietnāka, jo Latvijā nenormāli daudz cilvēku dzīvo kopā, viens otru nemīl, neinteresējās par otru seksualitāti, neinteresējās par otru ķermeni. Latvija ir pilna ar sievietēm, kas vispār nezina, cik viņu ķermenis ir juteklisks un cik daudz iespēju ir gūt baudu ar savu ķermeni. Jā. Vēlos 40 gados, 35 tikai to uzzinu,
partneru starpā valda nenormāla vienaldzība par otru cilvēku vajadzībām, seksuālajām vajadzībām, gultā, vispār par otru cilvēku fiziskajām vajadzībām. Tas ir kā kaut kas pats par sevi saprotams, un meitenes tur pietēlo, un džeki atkal domā, ka viņi ir baigi krutie, beigās nesaprot, kāpēc meitene aiziet pie cita džeka, baigi jocīgi, ja? Es taču tā kā filmās, ja? Un mēs gribam par to ar Lienu runāt, par šo te attiecību pusi, kas ļoti maz tiek novērtē. Cilvēks saka, ko es tur lielties, bet mēs tiešām esam kopā 5 mēnešus, un mēs mīlējamies katru dienu, kad es nezinu, 4 mēnešus. Jā. Un mēs ar to nelielamies, bet vienkārši gribam pateikt to, ka tas ir reāli krūti un tas ir reāli svarīgi izrādīt vienam otru rūpes par otra fiziskajām, seksuālajām vajadzībām katru dienu, samīļot otru katru dienu, censties darīt to katru dienu, tas nenormāls satviņu cilvēks, tas ir ārkārtīgi svarīgi, Latvijā par to neviens nerunā. Tieši tā. Tad vēl mēs varētu mazliet pastāstīt, bet tagad nevarēs redzēt, bet šo te glezniņu, ko mēs... No seksa pie mākslas. Pie mākslas uzreiz. Bet seks arī māksla, nevarētu tā teikt. Nu, konkrētākā pie tam. Bet te ir tumšs, bet ja jūs skatījāties seriālu un mūsu bildītas internetā, Instagramā, visur... Vienmēr sakot, mēs ar Līnas Kulu esam kopā uzgleznojuši gleznu, viņi izstāst šitā te. Ja kāds vēlas, tad... izsludinam arī konkursu. Mēs izdomāsim konkursu, jo mums gleznē ļoti interesants nosaukums. Jā, bet principā glezniņu mēs gribam izsolīt. Mēs šo glezniņu, tā ir Lienas Klums un Andra Kiviča kopīgi radīta bilde. Mūsu seriāla laikā. Mūsu seriāla laikā mēs viņu uzgleznojām pēc tā raidījuma, kas bija Kubulā. Mums otrā dienā bija tāda gleznošanas sesija. Jā. Un tad mēs to bildi uzgleznojām un mēs domājam, varbūt... Kopdarbs. Tas ir kopdarbs. Varbūt kāds grib iegādāties šo bildi. Nu tad rakstiet mums. Tāpatās es gribu izstāstīt, ja mēs runājam par naudu un tā tālāk. Cilvēki, man nenormāli daudz cilvēku saka, Andra uztais video sveicienu manam čomam Zimenē, uztais video sveicienu tam, raksta, saprotiet, man tas ir tā kā tāds darbiņš bišķiņa, un es saku cilvēkiem, kad es par to prasu zinām atlīdzību, un daudzi totālākajā šokā, kā par to var prasīt atlīdzību, bet man tas... šķiet pareizi, kad, teiksim, saprotiet, mēs arī šim laivam gatavojāmies. Mēs domājam, kā padarīt interesantāku fonu, mums tur iet fonā mūsu raidījums un tā tālāk. Mēs tam gatavojamies arī video sveicienus, vienmēr mēģinām uztaisīt oriģinālu, kaut kā dodziņu, kaut ko interesantu, ja. Līdz ar to lūdzu nedusmojieties, ja es prasu kaut kādu atlīdzību par to. Ko vēl mēs varam pateikt? Vēl joprojām notiek kandele. Matīs ielā 16. Jā. Notiek andele, kurā tiek tirgots lienes, visāds tur šmotkas, ko viņai vairāk nevajag. Es aizbīšu vēl, man daudz nevar paspēt visu. Tad es parādīšu, gribam pateikt paldies vēlreiz. Jā, mums parādās aizvien vairāk sadarbības partneri, kas gribam mums sadarboties, piedāvā mums kaut kādas štelītes un lietiņas un tā tālāk. Jā, viss kaut kas. Es kastīts rādīšu, ja? Jā, mums ir sadarbības partneris Remington. Remington mums uzdāvināja tāds lopku šķēres un man kaut kādu baigo trimmeri un uzdāvināja vēl kaut kādus šitādus te aparātus mistiskus. Jā. Un, Remington ir pasaulē vislabākais vislabākā firma uzmēs to te izlīs. Jā, es redzu. Viss skaidrs. Jā. Vienmēr sakot, paldies Remingtonam, reāls paldies. Un viņi mums uzdāvināja arī tādu grillu. Pieturēs vienu rokšu to te tagad. Labi. Jā. Kaut kāds šitāds. To mēs, kā būs siltāks, mēs izmēģinām. Viņš tagad tāds koferis. Jūs sadēsiet vaļā koferīti. Atēsiet vaļā koferi. Uzcipiet, ko jums vajag, aiztaisiet koferi ciet un neiet tālāk. Vienmēr sakot, Remingtons mums sadāvināja visāds dāvnas baigi instantās. Meitenes uzreiz tādu vēl jautā, es ielikšu, es domāju, Instagramā rīta. Jā. Nu ko? Galvenais ir tā grāmata, Grāmata. Ānis Kivičs. It kā tu kaut ko zinātu.
Grāmata ir iznākusi jau pirms kādas nedēļas. Šodien parakstīja grāmatas eksemplārs tiem, kas to vēlējās. Bija atnākuši cilvēki, paldies Dievam. Es jau domāju, kur varbūt neviens nebūs. Bet, tomēr bija. Un jautā mums par otro sezonu. Ar otro sezonu ir tā, tam seriālam cipari ir labi, reitingi bija ļoti, ļoti labi, cilvēki skatījās un daudz saka, vispār nekas interesantāks teļukā tagad vairāk nenotiek. Bet tā rādījuma producenti, pati televīzija un kanāls grib ieturēt mazu pauzi līdz kādam septembrim, paskatīties, kas notiek, kas virmo gaisā un tā tālāk. Kas notiks otrajā sezonā, uz papīra tas uzlikts ir. Un es domāju, ka tā otrā sezona reāli būs, bet ne vasarā, kā viņi domā, uzreiz otro sezonu, visdrīzāk viņi varētu būt kaut kādā septembrī, bet tas viss tādā runu līmenī ir. Vasarā cilvēkiem jāatpūšas mazliet. No vasarā neviens teļuku neskatās tāpatās. Jā. Vai Zīrī var dabūt grāmatu, jautā Lāsma? Es painsēšos Jumavā, vai Jumavai ir interneta veikals, kurā var pasūtīt un dabūt pa pastu, samaksājot ar savu bankas karti. Debit vai master vai vienalga. Es nezinu, pateikšu godīgi. Brigita te pa to mūsu bildi, bet Brigita droši vien nav redzējusi seriālu, mēs vienkārši runājām par to, kā tas vispār ir gleznot un tā tālāk. Tā kā beigo mākslu uzreiz nemeklējiet. Tad nevar redzēt un nerādīt. Jā, tas ir gleznots ar akrila krāsām, tas ir, sākumā bija uzzīmēts kaķis, un pēc tam gleznas nosaukums ir, kādreiz tas bija kaķis. Sākumā bija uzzīmēts kaķis, un pēc tam Liena ar visādām gleznošanas tehnikām panāca šādu efektu. Jā. Es biju tas, kas uzzīmē reāli kaķi, kurš tik beigās izcilkot. Teiksim tā. Jā, atkal tie smiekliņi. Tā. Jo vispār tikai ķiķināt māki. Jā. Tas ir arī viss. Cits Andris jautā, kur tu pērc drēbes pēc saviem izmēriem? Bet jau tev roku nav nemaz tik vienkārši. Nē, es kaut kur pērku drēbes. Viss ar kur, jā? Daļa, tagad bija rāmas ugunīs, saprīt, nenormāli daudz krēklus manā drēbes kapī, tad, piemēram, vienmēr, kad aizbraucu uz ārzemēm, kaut ko nopērku. Kaut kādi krekliņi, nezinu, kaut kā zārā ieeju, bet, daudz, kas ārzemēs reāli tiešām pirkts ir. Krēkluši šo brilles pirku uz Tāliņa kuģa pa 17 eiro. Keponiņu pirku, vajadzētu teikt, 1700 eiro. Bet labi, mēs reāli. Zinām, ka atrast Jā. Cepurīt pirku šo, tad cepurīt pirku par 10 eiro Venecijā. Kā mēs izkāpām no kuģīša Venecijā, tur uzreiz viens čalīts tirgo visāds keponas, tāds cepurīts, un nevajag nemaz baigo naudu, tā kaut kāds, tā iedzīgs stilīgi. Šis gredzens gan ir dārgs, tas ir pirkts Stambulā, tas tāds zīmo gredzens. Tas ir Osmaņu impērijas simbols. Tie, kas ir lasījuši kaut ko par vēsturi, zin, kas tas ir. Tādā garā. Bija kādreiz galerijā Zur, bija tāds veikals kaut kāds, kur visāds varēja interesants drēbes dabūt ar harēm, bikses vīriešiem un visādas interesantas lietas. Piemēram, ja jūs aizbraucat uz Londonu, noteikti aizbrauciet uz Camden Town. Tas ir Londonas ziemeļos, un tur ir vesela tā diela, tur ar instantām šmotkām un drēbēm, un jūs tur par kaut kādiem 300 poundiem sapirksiet tur konkrēti savu garderobu, 300, ne 400 kaut. Ko tu iesmējies vienu brīdi? Vienkārši tur daži gudrīši raksta. Ko? Neko. Ko? Par glezniecību. Tātad, ko viņi rubī? Maurīcis Salomē svedīsim arī grāmatā. Reku, mēs šā mīļākā vieta radījumā, skaties. Es skrūvēju vaļā šampi un saku, mīļie draugi, tā vajag dzīvot, vajag dzert šampānieti. Gondolā ar mīļoto sievieti Itālijā. Un uz to vajag tiekties. Jā. Mums, starp citu, šodien ir svētku diena. Mums šodien paliek kopā 5 mēneši, Lims, un 5 mēneši kopā. Un trakākais tas, ka mēs nes kā normāli pārējām uz kaut kādu darbu un nākam vakarā vai kaut kur braucam komandējumus un kopā katru dienu no rīta
līdz vakaram. Un mēs esam šķīrušies, kā piemēram šodien šķīrāmies uz 3 stundām, jo man bija jāaprakstās grāmatas. Tas bija grūti. Tas bija reāli grūti. Mēs esam drausmīgi saraduši viens ar otru un pieraduši. Jā, mums arī tagad vajag atpūsties no filmēšanas drusciņ. Nu ko? Visu izstāstījām, nav ko čakrēties, tad ir garie lēvi, kam viņi vajadzīgi. Kas tur ir? Vēl vienai būs mazulis. Bļāviens. Tad jau redzēs. Būs vai nebūs. Viņai būtu papazīt, vai man būs mazulis. Vai ne? Jā. Tā. Stulbi. Kas tur ir? Jā, puisis vēl jautāja, kur vēl varēs iepriekš nopirkt grāmatas. Visā Latvijā, vai ne? Jā. Mēs prasam kuldīgā pa augšupīti. Jā. Īsti jāsap cik līdzīgi. Augšupīt, ne? Augšupīt. Augšupīt. Jā. Reku kompilācija no visām sērijām tagad iet. Skaties. Aizmugurē reāli. Jā, tā mēs mirdzam, tā mēs gaistam, tā tas ir. Tā viņš ir un to viņš maksā. Es izskatoties jaunāk pēc skata. Kļūsi. Paldies. Tā viņš ir un to viņš maksā un katram savu uts, un kas saka, viņam nav tam ir 2. Tā ir. Labi, mīļie draugi, es domāju, mēs bišķiņ pasvinēsim mums šodien 5 mēneši. Reāli 5 interesantākie mēneši manā dzīvē. Būs vēl interesantāk, vai ne? Labāk tik. Labākā vakar, ne? Vienmēr labākā vakar. Labi, mīļie draugi, lai jums superīgs vakars. Esiet enerģijas pilni, esiet pozitīvi, dzīvojat savu dzīvi tā kā jūtat un viss būs kārtībā. Rakstiet mums vēstules, sakiet, ko jūs domājiet. Un pēciet grāmatu. Ānus Kivičs, it kā tu kaut ko zināt. Atā. Pirks strīcē.